Jā, un nākšais stāsti par to, kā tās uzstādījuma pārliecības programmas sauc, ka viņi kā gribi, vai par dēmoniem, vai apsēstībām, kā tās strādā. Tātad, ejot cauri nāves pasauli, tevi tīra no taviem dēmoniem, programmām, pārliecībām, kur esi kļūdījies, vai tev nepareizi skolā iemācīts kaut kas, vai kaut kādas traumas esi guvis, aizvainojumus, bailes, visas ciešanas, viss kādas vai var iedomāties. Par tām tu esi atbildīgs pats. Ar tām tev pašam būs jātiek galā. Ja vien nepatīsies pirms tām pie maniem. Ok, tiks ārā, ies mīlestības pasaulē un tu satiksi tos cilvēkus, kas tev šodien ir apkārt. Un tie draugi, un tev tajā mīlestības pasaulē tev viņiem ir jādejo. Ar viņiem visiem. Un tu ieraugi, ka viens dejo tur ar Ukrainas karodziņu, viens dejo ar pāvestu. Pāvests viņam sēž uz pleciem. Viens kaut kādu citu karodziņu mahājās. Un tā. Un visi vienkārši dejo mīlestības pasaulē. Pilnīgi vienalga. Pilnīgi vienalga. Un, protams, ka tiem cilvēkam, kas iznāca cauri no tā visa, tas viss liekas smieklīgi. Jo tie cilvēki paši neredz, ko viņi dejo. Aizvainojumiem, dusmām, naidu. Viņi to dejo, viņi tā apģērbti. Un tu aiziet tur un tev arī pilnīgi vienalga. O, jā, ok. Kas tas ir? Trumps, vai dejosim ar Trumpu. Pāvests arī labprāt rauj polku mīlestības pasaulē. Viss pilnīgi vienalga tur. Ko vien var iedomāties? Paši lielākie mūsu pasaules kretīni vai labdari. Tā visi tur pilnīgi vienādi. Ja? Dejo, ok, kādam apnīk. Redzot mīlestība, iziet ārā. Bet tagad iedaugi, kā cilvēki dejo un ka viņiem, lai nonāktu pie mīlestības, ka īstajā vietā, es biju tagad tur, un man bija tie cilvēki, kas no šīs pasaules, normālās pasaules, es redzēju, ka viņi dejo tur savu deju ar 5 kaut kādām programmām, psihotraumām vai vēl kaut ko. Viņi tur dejo. Jā, cilvēks neredz tās lietas pats. Bet, kad viņš nonāks caur nāvi tur, viņam tur viņu neielaidīs. Bez. Viņu tur neielaidīs bez atbrīvošanās no viņiem. Un viņam būs jātiek tur vaļā nāves pasaulē. Nedod Dievs. Nedod Dievs tad. Un tas būs briesmīgi. Nezinu, droši vien, ka izdarāms. Protams, izdarāms. Bet lai tiktu pie mīlestības, ir jāaiziet savu tādu tīrītavu. Jo mīlestības pasaulē tu drīkst ienākt tikai pats. Tavs gars. Saproti?